Aizvadītās nedēļas nogalē Madonas BMX trasē norisinājās starptautiskās BMX Latvija Grand Prix otrā posma sacensības, kas pulcēja 180 dalībnieku visās vecuma grupās no Latvijas, visām kaimiņvalstīm un Somijas. Sacensības kārtējo reizi pierādīja, ka BMX sports kļūst arvien populārāks, bet galvenā latviešu BMXistu kalve joprojām ir Valmierā. Pieredze rāda tā, ka no Valmieras tomēr ir izauguši visstiprākie, visātrākie un visforšākie braucēji. Konkurence ir liela, mums elitē teiksim, ir 16, 15 braucēji. Visi var vinnēt, jebkurš. Tā kā ļoti grūti ir pateikt, kā pašreiz iet. Pēc pirmā brauciena izskatījās, ka būs labi, ka būs ļoti interesanti gonga. Nenoliedzams favorīts elites grupā bija Artūrs Matisons, kam pēc ļoti veiksmīgiem braucieniem finālā nācās piedzīvot kritienu, saduroties ar otru favorītu Tomu Mankusu. Rezultātā kopvērtējumā abiem paliekot 8. vietā. Vēl pirms starta Matisons atzina, ka Madonas trase zīmīga tieši ar ierobežotajām manevrēšanas iespējām, kas sportistām izrādījās liktenīga, kaut arī startam Artūrs bija sagatavojies labi. Katra trase ir savādāka, un šeit ir pāris odziņas, kuras ir jāzina, lai labi izbrauktu. Bet man pašam personiski patīk. Šogad lielākais mērķis? Vienkārši būt stabili braukt, lai visu laiku progress ir. Tad stabili turēties uz riteņu un gongs uz gongu, un tad skatīties un tikai progresēt. Galvenais ir progress, jo ja pats progresē, tad viss notiekas. Kristers Leņš kopvērtējumā ieguva 3. vietu, un jau pirms sacensībām Kristers bija apņēmības pilns cīnīties par augstākajām pozīcijām. Tā trase, godīgi, man īstā nepatīk. Viņām maz apdzīšanas iespējas, ļoti svarīgs starts ir, tāpēc es dodu priekšroku citām trasēm. Šā nav mans favorīts. Nebūs viena no tām foršākajām priekš manis. Šodien ir visi braucēji sabraukuši izņemot Edžu. Šodien būs bišķi stiprāka konkurence, bet jācīnās. Bez konkurences sacensībās piedalījās titulētā valmieriete Sandra Aleksējeva, jo meiteņu elites grupā šajās sacensībās nebija atbilstošu sāncenšu. Eiropā noteikti ir divreiz labāks, tāpēc, ka tur ir lielāka konkurence un viss ir kārtībā. Bet te jau ir mazas meitenes un man īpaši te nav ko darīt. Vienkārši treniņu pēc pabraukājos tāpat. Bet sajūta ir labas. Par uzvarētāju junioru grupā kļuva Kristaps Vinters. Elites grupā veiksmīgu uzvaru svinēja Rihards Veide. Visvairāk godalgu saņēma Latvijas sportisti, pa pēdām minot lietuviešiem. Nākamais posms notiks 17. jūlijā Valmieras BMX trasē.